Priecājos tevi redzēt savā podkāstu kanālā, un šodien esmu šeit, lai padalītos ar divām tēmām, par kurām pirmkārt ļoti daudz interesējas Instagram platformā, un kaut kādi gandrīz 400 cilvēki atzīmēja, ka jā, šo te vajag izstāsti. Un otra tēma ir tā, kuru es pati pēdējā laikā piedzīvoju ļoti spilgti, un man vienkārši gribas padalīties, jo, ja jau man šī vēlme ir, tad es zinu, ka ir ļoti daudzi tādi, kuriem tas šobrīd ir jādzird, kuriem arī tas ir svarīgi. Un šīs divas tēmas, tad pirmais, par ko mēs runāsim, tā būs bērna pozīcija, bet bērna pozīcija ne no tāda teorētiskā viedokļa, to mēs esam jau runājuši citos podkāstos, bet gan no tāda ļoti praktiska un viena konkrēta virziena šeit bērna pozīcijai, kā viņa var izpausties un ko ar to darīt. Un otra lieta, par ko mēs parunāsim, tad būs šī pašprogrammēšana, kas ļoti daudzus interesē. Man īstenībā likās, ka tas ir tāds vārds, ko sen jau visi zina, visi lieto un 100% zina, kas tas ir un kā tas strādā. Bet izrādās, ka tā nav, tad šodien mēs tiksim skaidrībā ar to, kas tas īsti ir, kā uz to var paskatīties un kā to daru es. Bet sāksim mēs ar bērnu pozīciju. Un šeit tas, par ko es gribēju parunāt, ir konkrēti rūpes par sevi un izdegšana. Jo manā skatījumā tad gan izdegšana, gan nespēja, neprasme par sevi parūpēties ir spilgtākās bērna pozīcijas izpausmes tādam jau tiešām nobriedušam, pieaugušam cilvēkam, kurš it kā daudz strādā un viņam jau ir rezultāti un kaut kādi sasniegumi un viss tā kā notiek, bet tāpat līdz galam šīs apmierinātības nav. Un ļoti bieži ir tie saucamie atkati, jeb šo atgriešanās atpakaļ kaut kādā fāzē, no kuras mums šķiet, ka mēs jau izaugām, ka mēs jau tam izgājām cauri un jau tur visu izstrādājām, bet tāpat mēs tur atgriežamies atkal un atkal. Un tam ir noteikti iemesli. Kāpēc bērna pozīcija ir šī nespēja par sevi parūpēties, kāpēc bērna pozīcija ir manā skatījumā arī izdegšana ir bērna pozīcijas sekas, kaut arī es saņēmu. Protams, tas nav kaut kāds vispareizākais viedoklis un tas, kas tikai un vienīgi tas, kas jums jāņem vērā. Protams, ka nē, es šeit dalos ar savu redzējumu, ar savām pārdomām par tēmu, ar savu dzīvu pieredzi. Un manā pieredzē gan izdegšana, gan nespēja un neprasme par sevi parūpēties ir bērna pozīcijas izpausmes. Un man ir ļoti labs pamats to apgalvot un ļoti spilgta pieredze, lai šādā kontekstā varētu bērna pozīciju apskatīt. Pastīsimies no tāda vairāk piemēra viedokļa, kā tas varētu izskatīties. Tātad, kāpēc neprasme un nespēja par sevi parūpēties, kā arī izdegšana, ir bērna pozīcija, jo tad, kad mēs esam bērni, mums ir vecāki. Mums ir vecāki, kuriem mēs prasam atļauju, kuri mūsu vietā izlemj, ka, piemēram, pietiek peldēties, jo zilas lūpas. Un tas pats notiek ar to pašu ar izdegšanu. Cilvēks gaida, kad mamīte vai tētis pateiks, ka klausies, tu esi ļoti labi pastrādājis, ļoti forši, ļoti kruti, ka tev patīk tas, ko tu dari. Bet tagad vajag atpūsties, vai arī, kad bērns spēlējas ar rotaļlietām un viņam jau jāiet čučēt, vai arī, kad viņš spēlējas ar citiem bērniem. Bet ir laiks iet čučēt, jo ir, piemēram, tur 2 naktī un rīt ir jāceļas 6 no rīta. Un tālūk. Un bērns pats, viņam nav šīs funkcijas izdomāt, kurā brīdī pietiek. Kurā brīdī ir laiks atpūsties, kurā brīdī ir jādod ķermenim iespēja atjaunoties. Viņam šāda funkcija nav. Viņš par to nedomā, tāpēc, ka viņam ir vecāki, kuri viņa vietā viņam to pateiks. Un neskatoties uz to, ka bērns tā kaifo no tās peldēšanās, bet lūpas jau zilas, neskatoties uz to, ka viņš tā kaifo no tās spēlēšanās, bet acis jau sarkanas un ir laiks gulēt, un vecāks redz, ka to stundu ir palicis diezgan maz, kuras ir iespēja pagulēt. Un tad vienā brīdī mums šī mūsu mīļākā nodarbe
sāk darīt pāri. Un, lai tā nenotiktu, mums ir jāiemācās saprast, kurā brīdī mums ir par sevi jāparūpējas, kurā brīdī mums ir jāatpūšas. Un tāds elementārākais piemērs, kurā brīdī mums ir jāiet gulēt. Un to var izlemt tikai pieaugušais. Šādu lēmumu var pieņemt tikai pieaugušais. Bērnam šādas funkcijas nav. Un līdz ar to tajā brīdī, kad mēs atrodamies bērna pozīcijā, mēs esam ļoti pakļauti izdegšanas riskam, mēs esam ļoti pakļauti tam, lai mēs visu laiku būtu pārguruši, un šis pārgurums atkal atņemtu mums rezultātus materiālajā pasaulē. Un jūs jau arī Instagramā, protams, ļoti pareizi pateicāt, ka kā mēs varam, priekš kam mums tas viss ir jāzina, priekš kam mums vispār jādomā par kādu bērna pozīciju. Nemāku atpūsties, un atnāks kāds un pateiks, kas tur tāds. Nekā tāda, ja jums patīk dzīvot bez naudas, bez kvalitatīvām attiecībām un bez spējas pilnvērtīgi lemt par savu dzīvi, vispār nekāda problēma. Bet tajā brīdī, kad mēs gribam stabilus, foršus, uz izaugsmi orientētus materiālus rezultātus, kad mēs gribam kvalitatīvas attiecības, romantiskās attiecības, kad mēs gribam būt savas dzīves noteicēji, šīs funkcijas bērnam nav pieejamas. Tātad šie labumi bērnam nav pieejami. Vienkārši pēc noklusējuma. Bērns nevar pelnīt naudu, ja tas ir tiešām mazs bērniņš, bet daudzi no mums ir iesprūduši tur 3 gadnieka vecumā, 5 līdz 7 gadu vecumā, 12 gadu vecumā, pusauģu vecumā, atkarībā no tā, kā šī bērna pozīcija izpaužas. Konkrēti šī izpausme var būt absolūti jebkurā no bērna stadijām, vai tie būs 3 vai 6 vai 12 gadi, nav nozīmes. Un tādam mazam bērnam šo lietu tiešām nav, tāpēc, ka viņa vietā visu izlemj vecāki. Naudu viņam pelna un izlemj, cik viņam ko dot vecāki. Kaut kādas attiecības, nav bērniem šī funkcija vispār pieejama. Spēja lemt 100% par savu dzīvi, nav, tāpēc, ka viņam ir vecāks pieaugušais, tad nozīmīgāka persona, kura viņa vietā pieņem lēmumus, kura viņa vietā pieņem gala lēmumus, un pat ja bērns tiek tajā iesaistīts, un viņš tiek iesaistīts diskusijā, tāpat šo gala lēmumu pieņem nozīmīgs pieaugušais. Pārsvarā, tie ir vecāki bērnam. Un līdz ar to, lai jūs nenobītos arī, mums visiem ir kaut kādas šīs šķautnes, kur mēs ielienam bērna pozīcijā, kur mēs ielienam vecāka pozīcijā, un kur mēs neesam īsti šis pieaugušais, tāds adekvāts pieaugušais, kurš saņem adekvātus rezultātus. Un tās šķautnes ir tonām, viņas ir ārprātīgi dažādas, un ir ok, ka viņas parādās. Un ir ok, ka mēs 30, 40, 50, 60 gados sevi tās atpazīstam. Nav ok uz to visu skatīties un tā dzīvot. Tas gluži nav ok. Un ja jau jūs nonācāt šeit, tad visdrīzāk arī jums kaut kas saistībā ar izdegšanu, kaut kas saistībā ar šo kādu hronisku nogurumu, ar nespēju par sevi parūpēties, neprasmīt kā par sevi parūpēties, dot sev atpūtu, ka jums visu laiku ir attaisnojumi, kāpēc tagad es nevaru atpūsties. Vai arī tur visu laiku jums ir problēmas ar miega režīma sakārtošanu un visu laiku nāk iet gulēt vēlāk un tāpēc, ka 100 darbi un vēl tas jāizdara un vēl tas jāizdara. Mēs sev tādā veidā ņemam nost tos rezultātus, kurus mēs potenciāli varam sasniegt dzīvē. Un ja mums šķiet, piemēram, manā gadījumā es sevī spilgti ieraudzīju šo bērna pozīciju, tieši nespējā par sevi parūpēties. Un tas notika jau pirms kāda laika, bet tā tiešām uzskatāmi, es to pamanīju tajā brīdī, kad mēs tikko ar Dairi bijām Tallinā. Mēs braucām atpakaļ, un es domāju bieži vien visādas domas. Un man sāka malties pa galvu tas scenārijs, kāpēc es jūtos ok, un es varu tiešām atpūsties tad, kad man blakus ir Dairis. Jo kaut kādā mērā, sevišķi tagad, kad es gaidu bērniņu, es esmu uzlikusi Dairim virsū kaut kādas miljonus lomas. Un viena no šīm lomām ir tāds sava veida vecāks. Un manā skatījumā man ir jāprasa atļauja viņam atpūsties, darīt kaut ko sev, darīt kaut ko, kas nav saistīts ar darbu, ar profesionālo realizāciju. Un tajā brīdī, kad mēs atpūšamies kopā, kad viņš arī ir ar mani tajā spā, kad viņš arī ir ar mani tajā viesnīcā, man ir ok, man ir droši, jo es redzu tā,
svarīgais pieaugušais arī atpūšas, tā tad es arī drīkstu. Respektīvi, man tā sajūta, ka man jāprasa atļauja. Tā it kā es būtu maziņš bērniņš, kurš nevar pats sev pateikt, Sandra, tagad tu atpūtīsies, tagad tu neko nedarīsi, tagad tu nestrādāsi, tāpēc, ka tev vajag atjaunoties, tāpēc, ka tev tagad ir citas prioritātes. Un pirms tam es to neievēroju, un tas likās maznozīmīgi, jo tā īsti atpūsties es tāpat nemācēju, bet kaut kādā veidā jau rūpēties par sevi mācēju. Un man vienmēr bija tas kaut kāds iekšējais cīniņš starp to, ka es atpūšos un starp to, ka es rūpējos par sevi un rūpēties par sevi vēl bet atpūsties gluži nē, tāpēc, ka vajag tik daudz ko izdarīt, un man visu laiku bija kaut kāda vainas apziņa vai kaut kas tam līdzīgs tajā brīdī, kad es neko nedarīju. Respektīvi, kad manas darbības nebija vērstas uz naudas pelnīšanu, jo, kad mēs runāsim par pašprogrammēšanu, jūs sapratīsiet, mūsu mērķi dzīvē ir ļoti dažādi, un naudas pelnīšana nav vienīgais, un šeit es vienkārši pati sev šāvu kājā, jo man ir dažādi citi mērķi, turklāt atpūta ir saistīta manā gadījumā ar naudas pelnīšanu, man to ļoti tiešā veidā parāda mana natālā karte, bet pat tik ļoti acīm redzamas lietas mēs spējam palaist garām un ignorēt ilgi, jo mēs esam cilvēki, un tāpēc ir forši par to runāt, tad mēs varam tā bišķi atgriezt sevi realitātē. Tālūk, un tad, ja mēs gribam uz tiem saviem mērķiem iet, mums par savu dzīvi ir jāuzņemas atbildība, mums ir jābūt pieaugušiem cilvēkiem, un ļoti bieži mūsu mērķu sasniegšana realitātē ir saistīta ar šo prasmi spēju atpūsties. Jūs varat savas kartas pastīties, piemēram, spilgtākais rādītājs, ja jums ir 2. māja vai 10. māja Vēzītī, vai lauvā principā arī, Vērsī arī, ja jūs neprotat kvalitatīvi atpūsties, atslābināties, tad jūsu spēja pelnīt, ģenerēt resursus arī krietni samazinās. Un man 10. māja ir Vēzītī, un es ļoti labi zinu, ko nozīmē strādāt no izsmeltas pozīcijas, tāpēc, ka es varu, tāpēc, ka man ir interesanti un forši, un man patīk to darīt. Bet mans ķermenis man kliedz, ka viņam vajag pauzi, ka vajag vienkārši paņemt pauzi, iepauzēt, aiziet uz to pašu spā, atpūsties. Un tajā brīdī, kad es to daru no bērna pozīcijas, es sev pārmetu par to, ka es to daru, tāpēc, ka es neesmu saskaņojusi ne ar vienu, tāpēc, ka es neesmu paprasījusi atļauju. Jā, tāpēc, ka, nezinu, es pati izdomāju, bet neviens man nepateica, un es tā kā jūtos nelīdz galam labi, tā kā, ziniet, kad mēs maziņi kaut ko tur izdaram, mums neviens neko par to nav teicis, un mēs tā kā gaidam, kas būs, ko mums pateiks, vai tas ir ok, vai tas nav ok. Un tāpat es jūtos, un tad, kad nav šīs te izpratnes par to, ka tā ir bērna pozīcija un atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, ir tieši paņemt, kvalitatīvi atpūsties un pašai pieņemt šo lēmumu un pašai realizēt šo lēmumu, tā ir pieaugušā pozīcija. Un tas ir tas, kas mani ved uz rezultātu. Un tajā brīdī šī te atpūta, šī te kaifošana no tā mirkļa, ka tu pilnīgi citādāk izmanto savu laiku un nelineāri dodies uz saviem mērķiem, iegūst absolūti citu kvalitāti. Tāpēc ir svarīgi izprast šo te loģisko ķēdīti, ka tā arī ir bērna pozīcija. Un par izdegšanu, protams, ka ir viss kaut kādi citi faktori. Jūs man varat stāstīt visu kaut ko, esmu saskārusies ar šo problēmu. Un es ļoti labi saprotu savā dzīvē, no kurienes tā jauka kājiņas. Varbūt jums ir citādāk, varbūt jūs esat izņēmums un uz jums nekas no šī neatiecas, jūs varat nekad neatpūsties un jums vispār no kaut kurienes citurienes rodas lietas. Es nerunāju par situācijām, kad mums ir iebjas tas, ko mēs daram. Draugi mīļie, es jau sen par to nerunāju, tas ir absolūti neaktuāli. Ja jūs vēl joprojām ar to nodarbojaties, ja jūs sēžat darbā, kurš jums ir iebjas, ja jūs veidojat biznesu, kurš jūs vienkārši viņu veidojat, lai nopelnītu, bet jums nepatīk viss, ko jūs darat, jums besi ārā, tad priekš kam jūs to darat? Tas ir, tā ir sevis spīdzināšana pirmkārt, otrkārt tā ir neefektīvākā lieta, ko darīt mūsdienu pasaulē, sevišķi šobrīd,
kad ļoti strauji mainās vispār tas, kā enerģija strādā, un mēs vairs nevaram sev spiest kaut ko darīt. Vienkārši tas vairs nestrādās, jo vairāk cilvēki ies pret sevi, jo vairāk viņi sevi nepazīst, nesapratīs, kas viņi ir. Tad ar nestrādājošu sauli vispār dasvidos tur ir vairāki varianti. Vai nu cilvēks iekrīt depresijā, vai arī, lai to visu neredzētu un nejustu, viņš sāk vairāk dzert, vairāk lietot kaut kādas vielas, vairāk bēgt kaut kādā ilūziju pasaulē, tie paši seriāli, filmas, kaut kādas, kādam grāmatas arī, kādam sporta zāle, jo tas var būt veselīgi, tikpat labi tā var būt bēgšana ilūziju pasauli, tāpēc, ja jūs fiksējat to, ka jūs neprotat atpūsties, ka jūs nevarat pat laicīgi gulēt, aiziet, ka jums ir problēmas ļaut sev atpūsties, tad jums šis noteikti bija jādzird, un es ļoti ceru, ka jūs izmantosiet to, par ko mēs runājām, un sāksiet uz šīm situācijām skatīties pilnīgi citādāk, uz atpūtas plānošanu, integrēšanu savā dzīvē citādāk sāksiet skatīties. Tad, kad jūs to darīsiet, jūs sevi nevainosiet, jo tas absolūti nekur ne pie kā nenoved. Un tad no tādas teorijas par bērnu pozīciju, tas, kā mēs ar to strādājam, ir mēs vienmēr uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem. Un daudz vieglāk mums šo atbildību ir uzņemties tajā brīdī, kad mēs saprotam šī lēmuma izcelsmi, kad mēs saprotam šī lēmuma nozīmīgumu un kad mēs saprotam, ko šis lēmums mūsu dzīvē radīs. Un tajā brīdī mums šo lēmumu pieņemt ir daudz vieglāk. Mums ir daudz vieglāk būt pieaugušajiem, mums ir daudz vieglāk rīkoties kā pieaugušajiem un tādā veidā pieaugt un tādā veidā vairot savā dzīvē gan materiālus rezultātus, gan kvalitatīvas attiecības un visu ko citu skaistu, kas ir pieejams pieaugušam cilvēkam. Līdz ar to es ceru, ka jūs šo konceptu sev paņemsiet un atcerēsieties par to peldēšanos un par spēlēšanos līdz 2 naktī. Tālūk, lai vai cik tas būtu forši, pieaugušam cilvēkam ir jāsaprot, kurā brīdī viņam ir jāatpūšas. Tāpat arī ar visiem darbiem. Pat lai vai cik ļoti jums patiktu, jums ir jāsaprot, kurā brīdī jums ir jāiedot resursus ķermenim. Ja jūs nedzirdat savu ķermeni vēl pagaidām un nesaprotat tā signālus, tad ir citi veidi, kā to fiksēt. Mēs vienkārši plānojam sev apzināti reizi nedēļā, tur atpūta. Vienkārši mēs tam pieejam citādāk, nevis caur tādu, labi, atpūtīšos, nekas, varbūt nekas nesadegs, kamēr es te spāguļu pusstundiņu, varbūt viss tomēr būs kārtībā, bet, nekas traks. Veltīšu sev šo pusstundu, un tad cilvēks vienkārši visu laiku trauksmē to pusstundu tusē. Ne tā, tā mēs nedaram, absolūti neproduktīvi. Tad otra tēma, par ko es gribēju parunāt, tā ir pašprogrammēšana. Un daudzi man jautā, kas tas ir tāds, ko tu dari? Ko tu tur raksti tajā savā pašprogrammēšanā? Pirmkārt, tas, ko es jums uzreiz gribu pateikt, ka šis, ko es šeit rakstu savā kladītē, tā ir viena mikroskopiska daļa no tā, kas vispār ir pašprogrammēšana. Tagad ienirsim tajā pasaulītā, ko tad sauc par pašprogrammēšanu. Mēs taču kāpēc es to daru? Jo tāpat kā jūs, visdrīzāk man ir noteikti mērķi dzīvē, es zinu, ko es gribu sasniegt, es zinu, kur es eju, es saprotu, kas ir tas, kas man patīk un ko es gribu savā dzīvē, ko es gribu padarīt par savu realitāti, kas šobrīd vēl nav mana realitāte. Un, pirms, piemēram, kaut kādiem 3 gadiem mana vēlamā realitāte vispār neizskatījās tā, kā šobrīd izskatās mana dzīve. Mana vēlamā realitāte bija vienkārši kaut kas daudz mazāks īstenībā. Man likās, wow, tas ir kaut kas vienkārši fucking amazing, ja cilvēks spēj nodarbojoties ar savu lietu, nevis algotā darbā, pelnīt 3000 eiro mēnesī. Var brīvi ceļot kaut kur, var pats taisīt savu grafiku, pats visu izlemt par savu dzīvi. Cilvēkam var būt skaistas tur foršas attiecības, kvalitatīvas. Man tas likās vienkārši kosmisks kosmos. Un šobrīd tas slieksnis jau sen ir pārsniegts visam, ko es biju iedomājusies, tātad visam, kas bija mana pašprogrammēšana.
Un kāpēc ir tā? Kāpēc ir svarīgi parunāt par pašprogrammēšanu? Kāpēc jums gribu izstāstīt? Jo ir iemesli, kāpēc mēs nesaņemam to, ko mēs gribam. Un, ja neskaita pirmkārt mūsu saulesvedekšanas mehānismus, kas ir pati bāze, vienīgais iemesls, manuprāt, kāpēc 3 gadu laikā es izdarīju to, ko daudzi cilvēki nevar izdarīt 10 gadu laikā un pat vairāk, gan profesionālās attīstības ziņā, gan finansiālā ziņā, gan attiecību kvalitātes ziņā un daudzās citās lietās, ir tas, ka es dzīvoju pēc savas saules. Man ir ļoti paveicies, ka es ienācu astroloģijas pasaulē, un es principā uzreiz ienācu kvalitatīvas astroloģijas pasaulē, tāda, kas dod rīkus, instrumentus, un es kaut ko apzināti, kaut ko neapzināti sāku pildīt savus saulesvedekšanas mehānismus, dzīvot pēc tā. Un tas ir tāds bāzes iemesls, kāpēc mana pašprogrammēšana strādā tik ātri. Un, protams, man ir arī lielāki mērķi, kuri netiek realizēti tik ātri, bet īstenībā šie mērķi netik sen arī parādījās, jo vispirms vajag kaut vai spēt iedomāties, ka tas var būt tavā dzīvē. Es pirms 3 gadiem nevarēju iedomāties neko no tā, kas man ir tagad, ne no apgriezieniem, kas man ir tagad, ne no attiecību kvalitātes, kas man ir tagad, ne no mājām, kuras es sev veidoju. Cilvēkiem, ar kuriem es tiekos, projektiem, kurus es veidoju, vispār neko no tā es nevarēju iedomāties. Un, tāpēc tas nenotika gada laikā, bet tas notika 3 gadu laikā jau pakāpeniski. Es varēju sevi iedomāties savā dzīvē ar vien vairāk. Un, tagad šīs lietas atkal, protams, kļūst lielākas, un man šis jautājums ir aktuāls. Ir kaut kas vairāk īstermiņa, kaut kas ilgtermiņa. Bet kāpēc mēs par to runājam? Jo ja neskaita astroloģiskos rādītājus, tagad parunāsim par citām lietām. Tagad bāze ir saulesvedekšanas mehānismi, vispār savas natālās kartas izpratne, dzīve pēc savas natālās kartas. Un tā nav kaut kāda dzīve pēc kāda uzrakstīta scenārija. Absolūti ne, natālā karta, mūsu saulesvedekšanas mehānismi mums palīdz sevi labāk sajust, reāli sadzirdēt savu intuīciju, nemelot sev, ieraudzīt sevi patieso, ļaut sev tādam būt, atļaut citiem tādiem būt. Tad tās vairāk ir tādas kā vadlīnijas, kā miedarboties ar sevi un pasauli efektīvi un kā efektīvi un ātri sasniegt mērķus. Mēs viņus varam izmantot, varam neizmantot. Jūs varat izmantot citas metodas 10 gadu laikā, tāpat, ka jau nonāksiet līdz tam sevišķi tagad viss notiek krietni ātrāk, varbūt būs 5, un jūs tāpat līdz tam nonāksiet. Bet jā, tas ir tas, kas ir pamatos vispār tam, ka man izdevās izdarīt to, ko man izdevās izdarīt šajā īsajā posmā. Un man pašai pat brīžiem liekas, nav nekas tāds un nav nemaz tik daudz. Un tad mani atgriež realitātē ļoti bieži cilvēki, ar kuriem es runāju, kurus es kaut kur satieku, kas ir mani klienti, kas ir mani kursu cilvēki, kas ir cilvēki, kas vēro mani no malas. Un cilvēki, uz kuriem es skatos ar tādu wow, cik viņš kruts un cik daudz ir izdarījis. Un tad, kad viņi pasaka tev skaļi to, ko tu varbūt esi bišķi pazeminājis un tāds, tas nekas tāds. Tad sāc citādāk uz sevi skatīties. Bet kāpēc ir tā, ka mēs bieži nesaņemam to, ko mēs gribam, ja neskaita to, ka mēs nedzīvojam pēc savas saules? Ja jūs pilnīgi nesaprotat, kas jūs esat, par ko jūs esat un kas ir jādara, lai ģenerētu sev dzīvības enerģiju, tātad kā dzīvot pēc savas saules, tālāk varat neklausīties, jo kaut kas jums varbūt noderēs, bet realitātē pat, ja jūs to darīsiet, jums tāpat tas viss buksēs un visdrīzāk šī darīšana būs vairāk dzīvošana savā galvā. Kāpēc mēs bieži nesaņemam to, ko mēs gribam? Jo mēs ļoti maz realitātē uzmanības veltam tam, ko mēs patiesībā gribam. Tātad mēs par maz domājam domas, kuras mums tur palīdz nonākt. Mēs par maz rīkojamies savu mērķu realizācijas virzienā. Attiecīgi uz mūsu mērķi netiek virzīta mūsu enerģija, jo kur ir mūsu fokus, tur nonāk mūsu enerģija. Un ja mūsu fokus ir iet uz darbu, kurš man riebjas, neko nedarīt tur priekš sevis, gatavot vakariņas ģimenei, bet ZB jau 100 gadus negribu to darīt, vispār labprāt pasūtītu. Ja mēs ar šādām lietām nodarbojamies, visa enerģija mūsu aiziet tur, un mēs varam nodarboties ar
vis kaut kādām manifestācijām un vizualizācijām, vēlmju kartēm un izstrādāt visas iespējamās pozīcijas sevī, bet kamēr mūsu darbības, mūsu domas nav vērstas mūsu mērķu virzienā, tikmēr nekas īsti nesāk notikt, lai šie mērķi realizētos. Arī tad, ja mēs dzīvojam pēc savas saules, arī tur es ceru, ka jūs uzmanīgi klausaties ievada audio, tur ir ļoti spilgti paskaidrots tas, ka jums ir jāsaprot, ko jūs ar šo enerģiju darīsiet, un tai vēlams ir iet tajā virzienā, kurā jūs vēlaties, lai sāk virzīties jūsu dzīve. Ja jūs darat random lietas, kas absolūti nekā nav saistītas ar jūsu izvirzītajiem dzīves mērķiem, ar to, ko jūs patiesībā vēlaties, ar to, kur jūs dodaties, tad, tad vienkārši viņa vairosies tas, par ko jūs domājat, kur jūs savu enerģiju liekat, ko jūs darat, kāda ir jūsu rīcība. Un tajā brīdī, kad mēs sākam dzīvot saviem mērķiem, kad mēs apzināti izvēlamies, ko es daru, ko es domāju, piemēram, savu dienas režīmu, mans mērķis ir vesels ķermenis, tad es pakārtoju savu dzīvi savam mērķim, es ievēroju dienas režīmu, es ievēroju ēšanas režīmu. Ja man tur kaut kam nepietiek laika, lai par sevi parūpētos, es agrāk pamostos nekā citi parūpējos par sevi. Tātad mans mērķis ir mans. Tas nav cita mērķis. Tas ir pats svarīgākais. Jo priekš kā mēs dzīvojam, tad ja ne tas, kādēļ es vispār kaut ko daru, priekš kā, kam es dzīvoju, lai kāds cits varētu nopelnīt naudu, jo es pie viņa strādāju, kaut arī man riebjas tas, ko es daru, vai arī priekš kam, ko es daru. Un pašprogrammēšanas pamats vispār ir saprast pirmkārt, ko jūs gribat, un izejot no tā, sākt rīkoties, sākt domāt. Mēs sākam operēt no šī cilvēka pozīcijas. Piemēram, mana pašprogrammēšanas tātad ir, viņa pirmkārt sākas bišķi savādāk. Viņa sākas ar to, ka mēs dzīvojam pēc savas saules, un savādāk vienkārši tā ir, tāda diezgan bezjēdzīga padarīšana. Un es kaut kad arī taisīju visādas vēlmes, tur rakstīju un visu kaut ko jaunajā gadā, un kaut kā nekas nekad nepiepildījās. Tāpēc es zinu, draugi, par ko es runāju. Es zinu, ka 3 gados var izdarīt to, ko cilvēki dara 10, 20, 30 gados ļoti daudzās dzīves sfērās. Tāpēc, varbūt ir vērts paklausīties tomēr tālūk. Un tad katru dienu tas, ko es daru, es rakstu savu pašprogrammēšanu. Mana pašprogrammēšana veidojas izejot no tā, ko es šajā dienā savu mērķu virzienā varu izdarīt. Man ir mani globāli mērķi, es viņus apzinos, es viņus zinu, viņi reizēm mainās, pārdomāt ir absolūti ok, un es operēju no tā, kur es atrastos, ja šie mani mērķi būtu realizējušies. Piemēram, viens no maniem šī brīža aktuālākajiem mērķiem ir laist pasaulē viegli, harmoniski, veselu, laimīgu bērniņu. Un viss, ko es daru katru dienu, ir pakārtots tam, lai tas realizējas. Tam ir pakārtots mans kustības režīms. Tad katru dienu, varbūt ne katru dienu, tad tas visdrīzāk nebūs arī šeit ierakstīts. Bet principā ar milzīgu regularitāti es kustos, vai tās ir pilates, vai tie ir treniņi zālē, vai arī tā ir stiepšanās grūtnieču, vai arī grūtnieču vingrojumi kaut kādi. Bet es daru tātad šīs te fiziskās lietas, lai realizētos mans mērķis. Un kāpēc tas tā ir? Jo es nevaru gaidīt, ka tajā brīdī, kad es sākšu dzemdēt, tajā brīdī pēkšņi man no šitās kladas viss tur realizēsies. Un man tā kā uz burvju mājiena, tikai tāpēc, ka es pierakstīju. Tas, protams, būtu lieliski un izcili skaisti, bet tā tas nenotiek. Vispirms ir mūsu darbības un domas, un tad ir rezultāti. Nevis otrādāk. Un tad, kad man tā būs, tad es sākšu tur ticēt, un tad es sākšu kaut ko arī darīt. Tā tas nenotiek. Un tāpat arī, ja es gribu būt tur bagāta un slavena, tur no sērijas pelnīt 1 miljonu gadā, un tā, lai man ir tur kaut kādi 100 000 sekotāju sociālajos tīklos, bet es nedaru neko, ko darītu cilvēks, kurš jau ir šajā statusā. Tātad
kas tās par lietām varētu būt? Manā skatījumā tas ir kvalitatīvs dienas režīms, tas ir regulārs darbs savos sociālajos tīklos, tas ir attiecību veidošana ar savu auditoriju, tas ir darbs pie savas saules manā skatījumā, tā ir vispār savas natālās kartes realizācija, pašizziņa, miedarbošanās ar cilvēkiem, došanās uz dažādiem pasākumiem. Tātad es iedomājos, ka es jau tur esmu. Kas man jādara, ja es būtu cilvēks, kurš jau tur ir, un es sāku no savām šīs dienas iespējām operēt tādā veidā? Protams, ka es nevaru darīt visu, ko potenciāli tāds cilvēks dara, bet ir lietas, ko es varu darīt ar savām šī brīža iespējām, un es viņas daru. Tālūk, un katra darbība, viņa ir pamatota ar mērķi. Un, ja, piemēram, es šodien ierakstu par to, ka man būs vieglas, harmoniskas dzemdības, un es laidīšu pasaulē veselu un laimīgu bērniņu, tad es daru visu, kas no manis šobrīd ir atkarīgs, kas ir iespējams, lai tā arī notiktu. Tas pats ir ar uzturu, ar kustības režīmu, ar konsultācijām ar speciālistiem, regulāri šie check-upi. Es šo visu daru, jo man ir tāds mērķis. Un es nesākšu darīt kaut ko, un tad, kad šis mērķis realizēsies, tad es būšu tāda laimīga un apmierināta un rūpēšos par sevi. Es to daru, lai tur būtu. Un es daru lietas, kuras darītu šāds cilvēks, kuram viss ir, kuram jau šīs lietas ir, jo viņš saprot šim te visam vērtību, jo viņš jau tam ir izgājis cauri, viņš zina, ka tas strādā, un es neapšaubu savas pārliecības par to, kas kā strādā. Tālūk. Starp citu, šis ir tāda mazsvarīga nianse, bet man ir arī konkrēts veids, kā es formulēju šos teikumus, un es visu sāku ar es zinu, kā tas ir, piemēram, tur jebkura tēma, es jums nelasīšu savas lietas, tur viegli un harmoniski laist pasaulē veselu laimīgu bērniņu. Un kāpēc es to formulēju tā, nevis es gribu, vai arī man ir, vai vēl kaut kas, jo tad, kad es rakstu, es zinu, kā tas ir, tad es zinu, kā tas ir man, un visuma kontekstā tad visums parāda man, kā tas ir manā dzīvē, un kā tas notiek manā realitātē, jo citādāk varētu, piemēram, tur caur kaut kādu rīlu Instagram arī parādīt, kā izskatās. Un ko nozīmē pelnīt miljonu vai laist pasaulē harmoniski, viegli, veselu un laimīgu bērniņu. Tālūk. Tāpēc šis ir tas veids, kā es formulēju. Un vēl, protams, trešā lieta, kas ir būtiska, tas ir mūsu stāvoklis. Un, ja mēs visu laiku dzīvojam trauksmē, savus lēmumus pieņemam no bailēm, nevis no mīlestības pret sevi, domājam, ka visi tur mani tikai grib apčakarēt, ka visi apkārt tur ir tādi un šitādi, un ka vispār viss ir ļoti sarežģīti, vispār sarežģīti viegli ir vēl viena tēma, par kuru es labprāt parunātu, jo mēs esam ļoti izčakarējuši sev vispār daudzas lietas dzīvē, pieņemot, ka tas ir super sarežģīti, kaut arī īstenībā tā nav. Un tad, kad mēs iemācāmies šo veselīgo bērna pozīciju, tad bērns, mūsu iekšējais bērns ir ļoti svarīgs elements. Tad, kad mēs runājam par bērna pozīciju un par kodām negatīvām izpausmēm, mēs nerunājam par to, ka mums vajag izspiest no sevis, izmest ārā to bērnu. Priekš kā mums tāds grib būt normāls pieaugušais ar naudu? Nē, tā tas nestrādā. Un šī bērna daļa, ko mums ir vērts paņemt, ir vieglums pret lietām. Viņam nav grūti pieiet, parunāties ar citu bērnu, sākt random spēlēties ar citu bērnu. Mums ir grūti pat storiju ierakstīt Instagram ar savu runājošo galvu. Tālūk, tā kā, ja mēs šitā pieņemam lēmumus un domājam, ka viss ir sarežģīti, mēs nekā nekustamies pretī atkal savam mērķim, jo mūsu domas un mūsu pārliecības nekādā veidā mūs tur nevirza. Un atkal, vai cilvēks, kurš ir realizējies tur laimīgs, vai kurš ir dzemdējis un laidis pasaulē veselu un laimīgu bērniņu harmoniski un viegli, vai viņš šajos visos procesos visu laiku baidās, vai visu laiku viņš pieņem lēmumus no bailēm, piemēram, man bail, ka es nenopelnīšu neko savā biznesā un man neizdosies, tāpēc es neiešu prom no darba. Šis ir lēmums, kas ir pieņemts no bailēm. Tālūk.
Nu, vai arī tur, piemēram, dzemdību kontekstā. Es gan te vēl neesmu beigtais runātājs, bet, nu, ja es pieņemu lēmumus no bailēm, ka man nesanāks dabiski dzemdēt, tad es, nu, labāk uzreiz tur sarunāju, ka būs šādi vai tādi, jo visdrīzāk man dabiski neizdosies, tāpēc, ka, nu, man šausmīgi ir bail. Un tas nav tas, uz ko es koncentrējos. Koncentrējos uz to, lai izdarītu visu, lai es to spētu, jā. Tālūk, un, nu, tad ideja ir tāda, ka nu, tā rakstīšana ir tāda viena mikroskopiska daļiņa. Tas vienkārši palīdz uz to brīdi, kamēr es rakstu, nofokusēt domas, saprast tā, kas man šodien atnāk kā tāds svarīgākais un attiecīgi savu dienu tā būvēt. Tas ir tāds mazs grūdienis palīgs. Bet reālais darbs notiek katru sekundi, ar katru manu izvēli, ar katru manu domu, ar katru manu rīcību, ar visu, ko es savā dzīvē daru. Jo visam, kas ir manā dzīvē, jākalpo manam mērķim. Kādreiz 0,1% manu darbību kalpoja manam mērķim. Šobrīd, nu, vismaz 80-90% manu darbību kalpo maniem mērķiem. Gan ilgtermiņa, gan īstermiņa, gan tādiem lielākiem, gan mazākiem. Un to, kas mani neved pie mana mērķa, es nedaru. Nu, piemēram, es nedaru sev pāri un nepārslogoju sevi kaut kur. Es nedaru lietas, kuras man kaut kādā veidā var kaitēt, piemēram, uzturas ziņā, ja es esmu pārliecināta par to, ka tas nav tas, kas manam ķermenim ir vajadzīgs, ja es jūtu ar ķermeni, ka es šo te, nu, tā kā, nē, lai vai cik tur garšīgi tas izskatās, bet sorry, nē, jo es zinu, kāds ir mans mērķis, un es pakārtoju savas darbības šim mērķim, un es nedaru to, kas mani uz šo mērķi nevirza. Tajā skaitā es nepieņemu lēmumus no bailēm. Piemēram, ja mans mērķis ir kļūt tur slavenai vai bagātai, tad nu, es iešu un runāšu savos storijos, taisīšu laivus, iešu uz pasākumiem, un es pieņemšu šos lēmumus par spīti tam, ka man ir bailes turien iet. Nevis es pieņemšu lēmumus no bailēm, ka man tur kaut kas, nezinu, kā šķīvi pastīsies, ka vispār man nekas neizdosies, ka vēl no mani kāds nosodīs un kauninās, un tad man būs kauns un nērti, un labāk nedarīšu. Un tas ir lēmums pieņemts no bailēm, un tas nav tas, ko mēs darām. Ja mēs pieņemam lēmumus no bailēm, tā ir viena no darbībām, kas mūs neved pie mūsu mērķa. Mēs ar to nenodarbojamies. Tālūk, es necenšos izdabāt citiem, es nedaru kaut ko, lai liktos labi, tad visas šīs maskas dasvidos. Tieši šodien runājām laivā ar Madaru par attiecībām un šo masku kontekstā, un tāda galvenā lieta mans vēlējums citiem ir komunicēt skaidri, godīgi un gan sev atzīt, gan citiem atzīt, kā patiesībā ir, kas mani patiesībā interesē, kas mani aizrauj, ko es gribu, un būt godīgam un neturēt tās 70 maskas par to, kāda man ir jābūt. Jums būs ļoti grūti nodarboties arī kādu pašprogrammēšanu, jo jūsu dzīvē klātesoši ir meli. Un pirmkārt jau meli sev, un nevienmēr viņi ir tādi apzināti un virspusītē tāds, jo tu sev melo šeit. Bieži vien mēs esam tik ļoti saplūduši ar to, ka mēs pat nespējam ieraudzīt. Un šeit mums, protams, nāk tālāk astroloģija, sākot ar saulsadegšanas mehānismiem, beidzot ar visu pārējo, kas mums skaidri parāda, kas ir tas, kā tas ir, un kas ir šī te melošana sev. Un tad, kad mēs to ieraugam, mēs reāli varam saprast, kas ir kas, un arī nodalīt, tas kļūst daudz vieglāk. Tad šis te uzdevums būt godīgam pret sevi kļūst 10 reizes vieglāk, kad mēs iepazīstam sevi caur natālo astroloģiju. Tālūk, tas ir tas, ko man jums gribējās šodien pavēstīt. Atgādināt vēlreiz, ka viss mūsu dzīvē ir mūsu izvēle, katru sekundīti, un abas divas šīs tēmas principā ir savstarpēji saistītas, ļoti tuvas. Tāpēc man liekas pilnīgi ok viņas sapludināt vienā šādā pļāpājamajā gabaliņā. Lai jums patīkama klausīšanās, pārklausīšanās potenciāli, jo jūs noklausījušies. Mans mom brain aktivitāte.